Vajag jau Jautājumu viņiem. Jautājumu tu jautājumu pēc, jā, ko mēs varam atbildēt. Nebūs jautājumu. Kā šodien gājas grūti. Sākumā pirmajā kalnā, kad pie tādiem 800 metiem griezi, pirmajā kalnā uzbrauc. Tad pie nobraucienā dabīja apstāties. Un jā, tad pirmo nobraucienu bija jāskrien lejā. Labi, ka mēs nekādu kājas, nekas nesamērķīgi kotīti. Bet, trases varēja samīdīt dažas gārmeņas, dažas pudeles un... Brīles arī mētājās. Brīles arī mētājās, jā. Bet nepaņēma, bija labs. Pirmajā apgalī labi ieskrējos, virāžā nāca. Man tur izskrēja priekšā kaut kāda labs un arī tik izsmērējos. Pirmajā virāžā jau? Pirmajā apgalī tur brauca virāžā un kāds uzspēr man tur kāju vai kaut kas tāds. Spieķis. Jā, mēs tiešām zīgi brauc. Palika bez spieķa. Bez spieķa palika ķēļa atbilkrīt. Bet šodien riepas visiem vesels, vai ne? Jā, šodien pa laimi, jā. Tehniski, kas nekāds nianses vispār nebija, tā pa lielam. Evertam tikai spieķis pazuda. Jā. Bet tā viss labi. Un kas tev to ķēdi bija? Ķēdi nokrīt no dobretiem, bet tā tur uzmēst. Pa asfaltu braucot vai kur? Tajā virāžā. Tā, ka nolikas gurķi? Jā. Tādēļ, jā. Tad jau cīnījāmies ar dēmoniem, pēc tam pēdējos apjūs. Kā pašiem likās, pa kuru vietu brauc, kurš apmēram sajūtas kādas bija? Likās, ka aizmigurēja kāds 5 ir, bet bija vēlāk. Kā tev, Valter, likās, pa kuru tu ej? Pašā sākumā likās smagi, kad uzbrauc pirms kalna bija pats pēdējais likās. Briesmīgi, bet pēc tam, kad bija tekzonā pirmajā reizē, tad redzēju, ka jau 4 džekais nogurs, tad visu jau motivācija. Bet bija aiz manīt. Bet tu jau biji man 3 vietas priekšā, tad mums aiz nogurs tikai 4 cilvēki. Nē, nopietni. Mums starts nebija veiksmīgi. Jā, starts bija, par to mēs nerunājam. Bet beigās jā, likās par kādu 70, 60, kur augstāk jau nebija pacēlies. Tā arī beigās bija. Kā tev vietām, kā likās pēc savas? Tev jau teici, te priekšā droši vien kaut ko? Sākumā likās slikti, bet vispār nevarēja atzīt neko tagad. Un es nezinu, sākumā viss vēl bija tāds svaigi un negribēja padoties. Cīnījās par lai papli nesaņem. Kā jums patikās tie putekļi nobraucienos? Pirmā reize, kad padzēros, man likās, ka es vienkārši smilts dzeru. Nobraucienu uz sajūtām bija jābrauc. Koks viens, otrs koks. Vienkārši brauc tālu, jā. Apmēram, jā? Jā, ko nevienu. Forši. Un kādas tādas spēka sajūtas vai emocijas pēc finiša? Finišs likās, ka varētu maukt jau noņēma. Pātri, ne? Jā, likās, ka vēl tīvas varētu noturēties. Nezinu, ko es tā izdomāju, vai jau vismaz palaist vēl vienu aplīdīt, bet kopumā atrenēties. Jā, kaut vai. Jūs tikai tikko bijāt iesildījušies, lai sāktu mīt un pēkšņi ņem nost jau. Tieši tā. Skaidrs. Labi, davai pamājiet skatītājiem. Davai, paldies. Čau. Paldies visi. Dienas rīts jau pirms kvalifikācijas, pēc kvalifikācijas. Tagad jau uz Gondiņu XCC gatavojamies ledus krāmiem. Daudz ledu. Ir, jā. Kas mūs atbalsta? Džeki gatavojas konkrēti.
Number 7, Whiskey Box Latvia. Alvī, aiziet, aiziet, aiziet! Aiziet, 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 Ever! Alvis ir tepat priekšā, ļoti tuvu Alvis ir. Saņemies, saņemies, jāiztur, 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 spied, spied, spied. Alvī, aiziet, aiziet. Te, sam je moja koga zvitu. Ūdens! Paņem, viņš bez korķi vaļā aplēja. Šito vēl var paņemt! C7. 60.
Po kamieniach, to tam musiałem przeciąć. Nu, parādiet īkšķīšu sveķi. Ev, nu, uz augšu, uz augšu. Nu, trenēt pāris vārdus, kas un kā? Nē? jā. Armands, Jānis, prieks iepazīties. Jāni, ko jūs šodien no brokastīs ēdāt? Kārtīgi latviešu ēdienu. Zirņa ar speķi. Super. No, vakariņas. Galvenais pavārs, Armands. Lietēts. Galvenais pavārs Latvijas izlasē. Pastāst, ko tu šonedēļ viņiem gatavoji? Tas beigas pagodinājums, galvenajam pavāram. Pārsvarā ēdām makaronus, kur ir par to rūpēja globāls dzirnamnieks, šodien šādi bija vinējuši iepriekšējās nedēļas sacensībās. Tad vīsi, makaroni un wow. Pamatlietas, jā. Forši, un šodien ir svēta pankūks. Jā. Šāds pārāk seksīgi neizskatās, bet nākamajā dienā būs seksīgāks. Prīmā. Viss ir pietiekuši. Mēs aizbraucam līdz mājām un pēc to kalnu mēs te ciemam. Vienīgais tev no krekla. O, sponsori, visi redzam. Tur vai vienā lietā Latvijas tā. Tev pūš. Šitā jau konkā, šo pūkšņiem var aiziet. Tur jau mēs sākam uz divu skrien.